Tā, nu sveiki, jauka diena, pirmā darba nedēļas diena. Ātri gribēju bišķiņ kaut ko saistībā, kas nedaudz velk jau uz manu darbu, manu nodarbošanās pusi. Tad tāds īs video, kas saistīts ir ar līmēm. Līmes, kas paredzēts kokgrīdām, masīviem, dēļiem, lieliem, platiem, līdz pat divslāņu, mūsdienīgiem, trīslāņu parketiem uz betona, siltajām grīdām. Tad, teiksim, kas ir tāds ejošākais, ko mēs izmantojam un saviem, teiksim, klientiem piedāvājam meistariem, ja? Tad numur viens tagad mūsdienīgajiem divslāņu parketiem uz siltām grīdām un uz betoniem, tie kādiem sagamiem. Rekur ir, teiksim, Vakals MS227. Es te pagājušajā nedēļu piekdienu uztaisīju tādus, tā kā, testiņus tādus, kā paraudzīņus pielīmējot, ja? Brīvdienas viņi ir nožuvuši. Tad šāds Vakala MS227 ir ideāls uz siltām grīdām, betoniem, finieriem, OSB, bet divslāņu, trīslāņu mūsdienīgiem parketiem un nelielu izmēru masīviem parketiem. Rekur šādās viņš desās, īstenībā viņas tās desas ir pat paredzētas tā kā likt aparātā, ja? Bet meistariem baigi patīk, viņi nogriež galiņu un spiež no viņās ārā, un tad var forši pēc tam pārpalikumu sarulēt, aiztaisīt ciet un nav nekādu zudumi, un tā kā tā. Rekur ir divas dienaktas. Kas viņai ir baigais pluss? Ir baigais pluss tas, kad ar viņu var ilgi strādāt. Jūs varat, tur, teiksim, uzvalkat līmi, darboties, tur viņi var stundu stāvēt, vismaz uzvilkta, viņa nebūs aprāvus, plēvīti, ar viņu ir šancēt super, ir kaut kur sarežģītas vietas, kur ilgāk jādarbojās, ir piezāģēšana un tā. Un pamēģina viņu arī uzreiz pie reizes atplēst. Viņš ir vienkārši man uz saplākšanu, nav nekas gruntēts, bet ir pielīmēts, mēģinām viņu paplēst. Atplēsu, ar baigo spēku atplēsu, konsistence, bet viņa, līdz ar to, viņa arī ir paredzēta divslāņiem, trīslāņiem, kuriem mazāk spriedze. Līdz ar to, viņai tas spiediens uz kvadrātmetru ir krietni mazāks nekā, piemēram, citām, kas paredzētas lielām masīvām grīdām. Ok, ejam tālāk. Mūsu īstenībā tāda, visnopietnākā līme, kur mēs izmantojam arī MS bāzes, tas ir Kilto ražojuma MS Silex. Tas MS227, tas bija Vakals, kas bija desās, ja? Vakala ražojums, bet rekur ir Kilto MS Silex. Un šī ir tāda, manā skatījumā, viena no nopietnākām līmēm, kas paredzēta ir masīviem dēļiem, lieliem dēļiem, platiem, uz spriegumi ir ļoti lieli un kur baigi spēcīgi līme. Viņa ir interesanta līme, jo tāpēc, kad viņa ir tāda no sākuma baigi trikīgi. Pirmo dienakti viņa tā kā vēl nav uzņēmusi to savu spēku, bet pēc 24 līdz 48 stundām viņa maksimāli uzņem nenormālu spēku, to stiprību. Viņai tas tā izturības spēks ir apmēram, lai saprast, tas ir uz 1 kvadrātmetru tonu, ka mēs tonu, piemēram, brikešu tonu uzliekam uz kvadrātmetru, tādu spēku viņa tur. Viņa ir elastīga arī ideāli siltām grīdām. Ar viņu var visu, divslāņus, trīslāņus, vienkārši viņa attiecīgi drusku dārgāk būs, tāpēc viņa tā kā vairāk paredzēta ar nopietnākām grīdām. Mēģinam arī viņu paplēst. Nereāli nokrakšēja finieris. Baigs montas. Tad arī no Kilto līme, kas vairāk būs paredzēta dēlīšu parketiem, bet gan vairāk uz finieru OSB. Tas ir Solid Kilto Pro uz ūdens bāzes. Tā ir principā tā pati, varētu teikt, PVA līme, tikai krietni modernāk. Viņai ir krietni mazāks mitruma daudzums iekšā un tā, bet viņa vairāk paredzēta mazāk izmēra, teiksim, masīviem dēlīšu parketiem, kas tiek līmēti uz finieru OSB un ideālā variantā vēl pieneglojot papildus. Ļoti laba līme, baigi spēcīgāk, pamēģinām viņu paplēst, bet viņa nav tik elastīga, redz, viņa ir tāda cietāka, tāda nepadodās tik, ja? Atlauzu viņu, bet redz, nevar saprast, tas arī varētu būt tā, ka finierīts nebija tomēr nogruntēts, bet viņš tā kā pilnīgi tādām finieru šķiedrām atplīsa, tā kā vairāk pat nepateikšu, bet vispār spēks viņai ir liels, bet tāpēc viņa arī ir paredzēta dēlīšiem mazāk izmēri, kur spriegumi ir mazāki un vēl papildus pieneglojot. Varbūt šajā gadījumā viņš arī nav pieneglots papildus, nav tā bijis piespiests, varbūt kaut kā tā, bet katrā ziņā nav gruntēts šie varianti. Ok, tad mums ir
tāds baigi ideālais produkts, ko ļoti daudzi ņem, un mēs viņu šuvojam, taisam kā kuģa klājus, starp dēļiem veidojot šuves, kur noņem spriegumus, viņi ir nocietējot, viņi ir kā gumija, tā ir tā kilto masa, kilto masa, viņu mēs spiežam iekšā starp flīzēm un grīdām, kur ir savienojumi vietas, speciāli atstājot kādu 4-5 mm šķirba aizstājas ciet, viņi nesēžās kā kaut kāds silikons vai kaut kādi akrili, viņi ir nenormāli, viņi kā dzēžgumīgi, viņi nocietē. Un viņi ir ļoti, es vienkārši uzspiedu, viņi ir ļoti elastīga, tāda, gumijota. Viņi arī kā blīvējums visu kaut kur nodara, bet pastīsimies, vai ko viņi tur. Ar viņu arī var līmēt. Redz, es atplēsu viņu. Viņu es atplēsu. Nezinu, varbūt ir nepietiekoši ilgi viņš tomēr, bet viņi vairāk kā blīvējošā masa. Tāpēc arī nejauksim, tā nav līme, tā ir blīvējošā masa. Viņa tāda, kur vēl vecāks paraugs kaut kāds ir, kur var parādīt, kā viņa tik ieblīvēt, ka viņa nocietē. Es pat teiktu, varbūt, ka viņa pat vēl arī nav īsti nocietējusi, jo viņa žūst un izdara to savu galu, to reakciju un ir gatava 1 mm diennaktī. Šeit bija krietni vairāk, varbūt vienkārši jāpiet vēl vairāk laikam, lai viņi būtu vēl. Jo šajā gadījumā šeit ir 2 diennaktis pagājuši šiem variantiem. Pagaidām no šiem, kur ar roku, ko es nevarēju atklēst, ir MS silks. Tad tālāk, vēl uztaisīju paraudzījumus. Kilto Pro ir tāda līmīte, it kā rekur Extra Strong, Fix For, tur baigais tipa monstrs. Arī pielīmēju tad pat pagājuši piekdienu. Visu kaut ko var arī blīvēt, līmēt, it kā pat varot zem ūdens un tā. Mēģinam arī viņu atplēst, vai es jau tagad bišķiņ man interesanti palikuši. Tā te es varu atraut tos iepriekšējos, mēģinam atplēst. Jā, bet redzi, kā mēs atplēšam, tāpēc man liekas, kaut kas nav parādi. Redzi, viņš ar visu finieres atslāņojās vaļā. Rekur apakšā ir finieres, neatplīsa līme, bet atplīsa jau finieru līmējums. Tā kā, kā jums būs nogruntēts betons, kā tas betons visu turēs, ja? Līme, rekur turās, viņa nāk nost ar visu plēšās, ar visu finieru. Tā kā domāju, te viss ir monstrāli. Rekur mūsu vecā labā, kur kādreiz 15-20 gadus atpakaļ tikai PVA līmējām. Visas grīdas, gan uz finieriem un uz OSB, uz skaidru platēm. Šitāds grīdas ir, es nezinu, lērums, hektāriem salīmēts un sataisīts man pašam mājās, ja, stāv stīgā, masīvais delīšu parkets. Rekur PVA, plēšam PVA. Redz, pasties ar visu finieri. Monstrs, tad es saku, īstenībā jau nekas nav labāks par veco labo PVA savā ziņā. Tikai tagad ir tie mūsdienīgie materiāli, kur nevar ūdens būt sastāvā, lai nesvērpjās gatavie materiāli un visu, tāpēc arī ir tie visi MS. Tās MS sērijas arī ir ideāls, ka tu viņus vari notīrīt no gatavā parketa ar lupatiņu vai ka viņi nožūst jau, tad tu vari viņu kā gumiju noņemt nost un ideāli. Un tad ir variants tā D4, kur es teicu, ka man tas termiņš beidzās. Es vienkārši nevarēju būt mierā. Termiņš, tāpēc arī termiņš termiņš. Viņa ir gads noticējis termiņš, tā ir poliuretāna D4 līme. Reku beigās viņa pat man ir nocietējusi, ja. Pastīšos, kā viņa tur, ja. Bet te ir, šim mēs neņemam vērā, tas ir tādā ziņā, ka tur var arī būt kā nevajag, ja, jo termiņš ir noticējis. Tīri vairāk man bija interesanti. Ritīgi spēcīgi. Pasties, ar gadu noticējuši termiņu, paskā viņi vēl tur. Es teiktu, viņi labāk noturēja nekā dažas labas citas MS, bāzes līmes. Bet tāpēc saku, katra līme ir katrai lietai nepieciešams. Šis vairāk remontam tur ātri, lai viņi nocietē, lai būtu. Šajā gadījumā viņai vajadzētu jau šitādam monstram būt pēc 15 minūtēm. Tāpēc arī neņemam to vērā, tagad pagāja pietiek tik daudz laiks. Bet, jebkurā gadījumā, topā. Tā, vēl ko nepieminēja viena līme. Reku šī te, šis ir vienkārši zvērs. Tā ir 2-komponentu 2K kilto līme. Arī var uz betoniem, siltajām grīdām. Viņa nav tik elastīga. Reku man ir paraugu neuztaisīt, man ir senāks paraugs viņam. Viņa ir vienkārši, tā līme ir vienkārši. Viņa jau būs nocietējusi pēc stundas.
Un viņi ir vienkārši zvērsti, es nezinu, es varbūt, ka te bija salīmējis tā, ka te ir tas lauziens baigies, ka viņu var atlaust, ja? Ja viņi būtu šādi pie plaknes, ja? Tu viņi nenolaust nekad nevienu no šitām līmēm. Tā kā tā, kaut kā tāds sīks ieskats par līmītēm, un ja kādam tas noderēja, tad turam buru. Jauka diena, čau!